Šogad pirmo reizi Līvānu novada jauniešiem bija iespēja rakstīt mazo grantu projektus Līvānu novada jaunieši var. Mēs saņēmām 5 pieteikumus, kurus mēs arī apstiprinājām. Un šodien ir tā diena, ka mēs atskatāmies, kā ir gājis šajos projektos, kas sasniegts un kādas sajūtas pārņem nofinišējot šos projektus. Es esmu Māra, uzaugu Līvānos, dzīvoju līdz 12. klasē Līvānos. Un tieši par šo tēmu es izvēlējos, jo ir ļoti daudz ko darīt Līvānos. Un loka šaušana ir tas kaut kas tāds, kas Līvānos nav bijis. Ja ir kāds, kas tevi var pamācīt, tad vispār ļoti superīgi. Tieši jauniešu iesaiste. Es domāju, ka tas ir pats galvenais, ka viņiem ir atvērušās vēl vairāk tās iespējas, ko mēs varam te darīt. Un līdz ar to viņi arī pavelk līdzi savus draugus, ģimeni un arvien vairāk un vairāk cilvēku centīsies iesaistīties aktīvās atpūtas aktivitātēs. Galvenais ir gribēt un piedalīties un ierasties vienkārši. Mani sauc Ksenija Sļenko, es esmu Jaunsalas pamatskolas pašpārvaldes prezidente. Mani sauc Edvards Vārpsalietis, es esmu pašpārvaldes prezidentes vietnieks. Mēs ļoti vēlējāmies uztaisīt sev telpu, kur mēs varētu sanākt kopā. Skolēniem no mūsu skolas tieši patīk šī telpa, jo tur ir vairāk neformālāka vides. Tu vari darīt, ko tu gribi un taisīt, ko tu gribi. Protams, savos robežās. Tā ir ļoti laba telpa, kur mēs jūtamies droši un ļoti ērti. Un mums iekšā tur patīk sagaidīt. Es esmu Edijs, apzināti aktīvais jaunietis. Mūsu projekts tāpat tā, ka mēs vienkārši gribējām, lai tie jaunieši, kas ir pamatskolas vecumā, sāk darboties kaut ko. Jo basketbols un pārējie sporta veidi viņiem neinteresēja, un tāpēc viņiem ļoti patīk florbols. Biedrība senīte uzrakstīja, ka ir tāds projekts, jaunieši var uzrakstīt projektu. Un jā, es pajautāju saviem dombiedriem, kā draugiem, kurētu uzrakstīt kādu projektu, un teicu, varētu florbolu nūst. Un tagad ir foršākais ne tikai ar jauniešiem, arī tie tēvi nāk ar dēliem kopā spēlēt. Un jaunāki ir 11, 12 gadīgi, un tad 39, 38 gadīgi viņi kapā vienkārši savā starpā, un tas liekas ļoti forši. Varbūt iznāk kāds jauns talants un aidā. Mans vārds ir Vendija, es esmu jauniešu domas biedrs. Mani sauc Diana, es esmu jauniešu domas sekretāre. Projektu veidoja Kate, bet viņa ir iesaistīta mūsu jauniešu doma. Mūsu projekts bija izveidot atpūtas vietu Līvānos. Projekts ir veidots jauniešiem, lai viņi pavadītu savu laiku brīvo kopā ar draugiem, lai viņiem ir vieta, kad, piemēram, kvartāls ir ciet un viņi var pasēdēt, un kad ārā ir labi laikapstākļi arī. Un tad mēs arī uzstādījām grafiti sienu, ko cilvēki atklāšanas pasākumā apzīmēja, un mēs arī iztīrījām to vietu no krūmiem un kokiem. Jauniešu doma reāli var uztaisīt kaut ko tādu, ka nav jābūt tieši tikai kvartālam vai kaut kā tādam, bet arī jauniešu doma tieši var kaut ko tādu uztaisīt. Ir daudzi, kas pamanīja tieši šo rezultātu. Jā, uzreiz tajā pašā vakarā uzreiz bija cilvēki uz tiem šūpuļu tīkliem. Jā, un man liekas, ka reāli daudziem patīk. Mani sauc Augsneres, mācos Rožas pamatskolā. Mans projekts, ko es uzrakstīju, sadarbojoties ar mūsu skolu, ir balstīts veļu tradīcijām, kāda būtu viņa nozīme cilvēku dzīvē, un pastāstīt to vairāk jauniešiem, jo mūsdienu jaunieši to vairāk daudz ko nezina. Un arī, es domāju, viņiem bija interesanti uzzināt kaut ko jaunu. Ja tu zini tradīcijas, kas bija, varbūt kaut kādā momentā viņas varētu atkārtot, tā kā atzīmēt tās, piemēram, to pašu veļu dienu, tā kā, kad tu viņu atzīmē, tā kā piemini, tā kā kas bija. Man būtu arī šis projekts svarīgs, jo es kaut ko jaunu uzzinātu no tām veļu tradīcijām, jo varbūt es kaut ko tā kā nezinu daudz ko, jo mēs varbūt kaut ko skolā nemācamies. Bet arī, ja es, piemēram, kaut ko internetā meklēs, arī to iemācos un varbūt kaut kāds būs līdzīgs pasākums, pēc dažiem varbūt gadiem varēšu kaut ko jau atsaukt atmiņas un pastāstīt arī citiem.
Atskatoties šīm projekta idejām, man ir nenormāli liels prieks redzēt to līdzdalību, kas ir augusi pēdējo gadu garumā. Darīsim visu, lai būtu vēl vairāk šādi projekti un jaunieši ar prieku dzīvotu savā novadā un rādītu labu piemēru citiem jauniešiem.